Labdien, Normunds Ozoliņš, šodien 38. dzīves stāsts, kas augsties norīkojums uz Izrēlu. Es atceros, tas bija 2000. gadu sākums. Es stāstīju jau par mācītāju konferenci Brocēnu novada Radi, tur tāds atpūtas kompleks. Un tur bija Pols Andersons ar vēl dažiem mācītājiem no Amerikas, un Ivars Graudiņš to konferenci rīkoja. Un tad pēkšņi uzstājās viens cits mācītājs un saka tā, kur jūs gribētu, lai jūsu kurpes jūs aizveda? Tāds dīvains jautājums, tur bija mācītājs, kristīgie līderi sabraukuši, un viņš jautā, kur jūs gribētu, lai jūs kurpes jūs aiznes. Jā. Un viss tā mazliet tād, ko viņš to gribēja pateikt. Tas klusums. Un pēkšņi viņš parāda uz mani. Piemēram, kur jūs gribētu, lai jūs kurpes jūs aiznes? Es pieceļos un saku tā. Es gribētu, lai manas kurpes mani aiznes uz 2 vietām. Pirmā vieta būtu tā, kur Jēzus staigāja pa zemes virsu. Es gribētu aizbraukt uz Izrēlu. Un otrā vieta ir tā, kur Jēzus ir pašlaik tagad. Tas nozīmē atmodas vietu. Kur ir garīga atmoda? Es esmu lasījis Dieva ģenerāļu to grāmatu un par visādām atmodām un tā. Tas ir ļoti, ļoti aizraujoši. Un es gribētu būt tur. Un saprotiet, pagāja daži gadi. Un izskatījās tā kā Dievs būtu ņēmis to nopietni. Un pēc dažiem gadiem mans Amerikas onkulis, kurš man atbalstīja, saka, zini, Normund, es gribētu aizbraukt uz Izrēlu, un man vajag kādu, kas mani pietur. Viņam bija ap 90 gadi jau. Un es viņam pārakstīju viņu rokrakstus uz datoru. Viņš it kā bija pravietis, jā. Bet, tie pravietojumi, tur bija veselojumi sējumiem, tur grāmatas varēja izdot, veselas sērijas, milzīgi sējumi. Bet tie pravietojumi bija tāds ūdentīgs, saprotiet, sākumā pirmie pravietojumi varēja just, ka tur ir Dieva uguns tajā vārdā, ko viņš raksta. Bet pēc tam viņi jau aiziet miesā, jau tas vairs nav no gara, bet no cilvēka paša sirds runāts, jā. Dievs jau nav tāds pļāpa, kurš pļāpā bez jēgas un bez gala un bez satura. Viņš varētu būt dzejnieks, bet ne jau pravietis. Un saprotiet, un Dievs man lika, viņš man atbalstīja par to. Viņš it kā man pēdiņās maksāja par to pārrakstīšanu, bet man nebija citas izējas, jo Dievs man bija licis lūgties un turpināt kalpošanu. Un Dievs teica tā, ja tu nevari būt uzticīgs svešās lietās, tad neviens tev nedos savu paša lietu. Redz, Dievs tev pārbauda, vai tu būsi uzticams tajās lietās, kas nav tavas. Un ja tajās lietās tu esi uzticams, tad Dievs tev uzticēs tavu paša lietu. Bet tā problēma, ka cilvēki grib uzreiz to viņa paša lietu, ja? Un svešās lietās tādēļ viņi nav uzticami. Bet tas nav tas, ko Dievs grib. Un es te varētu stāstīt daudz piemērus, ja, kur cilvēki ir bijuši uzticami svešās lietās. Un tad viņi nonāk viņu pašu lietās, kas ir viņu lietas. Un es sapratu, ka tā Amerikas onkuļa lieta, ko es daru, tā pārrakstīšana, ir sveša lieta. Tā nav mana lieta. Kaut arī tas ir ūdens liešana, ja? Man tā ir jāpāraksta, jo viņš to grib, viņš par to man maksā. Tas ir mans darbs. Tu jau arī
taču ej uz darbu, tur strādā ofisā, kaut ko raksti, kaut ko drukā tur, ja. Tā nav tava lieta, tas tavs maizes darbs, vai ne? Tu tur kaut kādus projektus taisi, nu, sekulārus un tā, bet redzi, tu to dari, tāpēc, ka tev no tā ir jādzīvo, tev ir tā. Un tā es to uztvēru arī to manu darbu par to Amerikas onkuli, ja, par viņu tā saucamajiem pravietojumiem, ja. Nu, ok, labi, es viņam to darīju, es sūtīju uz Ameriku pārrakstītus darbus, un viņš man tagad saka, labi, Normund, aizbrauksim uz Izraeli. Un es biju šakā, nu, protams, man jau naudas nebija, viņš par to visu maksāja. Un tiešām viņš atlido no Amerikas, un mēs lidojam uz Izraeli. Un pirmais tas, ko lidmašīnā interesanti, kāpēc tur Izrēlā? Tāpēc, ka viņam tur bija kaut kāda pravietojuma attiecībā uz Izrēlu. Viņš tur bija pārtulkojis ivritā kaut kādu grāmatiņu, viņš gribēja to grāmatiņu, tādu pravietisku grāmatiņu izplatīt Izrēlā. Un viņš lidoja tā kā misijā uz Izrēlu, jo viņš tur bija dzīvojis kaut kad sen, kad viņam bija 50 gadi, kaut kāds 60. 70. viņš tur bija dzīvojis Jeruzalemē. Un viņš gribēja atkal braukt uz tām vietām, ja, kā misijā ar pravietisku vārdu, ar tom grāmatiņām. Un dažas viņš man tur iztulkoja, viņš teica tā par Haifu, ja, kad pienāks dienas, kad raķetes kritīs uz Haifu. Es domāju, wow, tas gan briesmīgi. Bet, ziniet, pagāja gadi un tiešām tā notika. Islamisti bombardēja, tur tiešām krita raķetes te Haifas pilsētā. Un tā kā tas viss notiek, ko viņš tur rakstīja viņiem. Un tad mēs esam lidmašīnā un lidojam uz Izraeli. Es atceros, bija jūlijs, tas bija jūlijs, un tad Izrēlā bija terorākti. Tas bija tas laiks, kad islamisti tur spridzināja autobusus un pašnāvnieki tur uzdarbojās un tā. Un mēs tajā laikā, tur bija tāds pa pusē kara stāvoklis, un mēs tajā laikā lidojām uz Izraeli. Un lidmašīnā, es atceros, tur bija krievu ebreji. Un tur bijām mēs un ebreji, krievu, ja, krievu valodā runā. Un es tur sēžu ar vienu sievieti blakus, un mēs sākam tur runāt, un viņi saka, nu, jā, jūs esat, es esmu mācītājs luterāļu. Viņi saka, kā jūs domājat, kam pieder Izraela? Es saku, nu kā, nu, protams, ebrejiem. Kā jūs, es saku, nu tas taču Bībelē rakstīts, ka Dievs to zemi ir novēlējis Izrēlam, ebreju tautai. Dievs to, jūs saprotat, pats Dievs to zemi ir piešķīrs, tā viņš nav piešķīrs nevienam citam kā ebrejiem. Un viņu uzreiz sauc, идите сюда, я нашла одного, который любит евреев. Tur tiem saviem draugiem, viņi saka, tur bija daudz draugu viņai. Es atradu kādu, kas mīl ebrejus. Es domāju, kas te tāds šokējošs vai kaut kāda īpaša atklāsme. Nu, protams, ka tā ir ebreju zeme. Tur nemaz divu domu nevar būt. Tas ir bibliski, nu. Tā nav arābu zeme kaut kāda tur islamistu zeme, jā, tā ir ebreju. Un viņi man saliena apkārt, viņi tāda apsēžās, tad tā ģimeniska atmosfēra izveidojās tāda. Un viņi, es atceros, viņi man atstāja savu adresi, viņi dzīvo Nāceretē, viņi aicina man ciemos un tā, mūs ar to onkolu un tā. Un ļoti brīnišķīgs lidojums, bija superīgs vienkārši. Un tad mēs nolaidāmies, un tad sākās. Un mēs izkāpjam ārā, uzreiz skatāmies, pienāk patruļa.
tādu bruņotu, kā policija vai kaut kas tāds. Labdien, tā, kāds ir jūsu ceļojuma nolūks? Kāpēc jūs esat šeit? Kur jūs apmetaties? Adresi, kur viesnīca, kur jūs dzīvosiet? Tā. Kā jūs viens otru pazīstat? Kas jūs esat? Un tāda pratināšana, saprot, es tur atbildu, viss kārtībā. Nu labi, pirmā, viņi tur blociņu kaut ko pieraksta tur un tā strikti. Un tā kā viņi domātu, ka es esmu kaut kāds terorists, mēs ar Amerikas onkolu. Nu neko, mēs tagad ejam ar to pasu kontroli, tur tāda gara rīna, tur kaut kāda uzmācās kaut kāda, es nezinu, viņi izskatījās pēc gida, kaut kāda turista gida, bet mēs viņu nesaucām, bet uzmetās kaut kāda sieviete, kura tā kā mūs vadīs tagad, saprotiet, un virzīs. Es jau gribēju teikt, mēs jums naudu nemaksāsim, mēs nepasūtījām gida, jā, mūsu vadītāju, un tad viņa tā izlikās pa baigot tur fīrētāju, gaidīja mūs pie tās pasu kontrolas, bet tad viņi saprata, ka šitiem laikam nebūs ko lavīt, no šitiem nevarēs naudu izspiest, viņi mūs pameta. Bet tad tur tai pasu kontrolē bija pratināšana pa otram lāgam, visi tie paši jautājumi. Kāpēc jūs esat šeit? Kur jūs dzīvosit? Kā jūs viens otru pazīstat? Kas jūsu profesija, amats, ko jūs darat? Un tā, jūsu ceļojuma mērķis, nolūks, viss tā kā, un galvenais, ka es jūtu, ka viņš tur tā kā ņirgājās pa mani, jā, viņš tā kā viņš būtu kaut kāds tiešām izmeklētājs, un viņš man netic. Un viņš tur pasauc kaut kādu sievieti, tur formas starpā, tur kaut ko ivritā runā, kaut ko es domāju tā, viņi pateiks, ka šitos neielaist, vai mums te būs viss bomas priekšā. Bet tad, beigās, viņi kaut kā tur labi ejiet. Tagad mēs izejam, es tur, tikko tu 2 soļus pasper nost no savu čemodānu, visi tev jau 3 cilvēki apkārt, un saka, jūs esat pa tālu atvirzījies no bagāžas. Ja jūs atstāsiet bagāžu, mēs to savāksim, jā. Viss. Un tev visu laiku, zin, tāda sajūta, ka tev 10 acis tevi vēro katru tavu kustību, saprot, ko tu darīsi. Un tad tur neona apgaismas, welcome to Israel! Es domāju, wow, baigi welcome, baigi laipni aicina, zin, tā kā cietumā tu jūties, saprot, šausmīgi. Un tad mēs, labi, mēs kaut kā jau to pārdzīvojām, to visu, to lido, bet, saprot, viņi jau arī tur bija nesen uzspridzinājušies kaut kādi pašnāvnieki un kaut ko tur, briesmas, jā, tāds pa pusē tiešām kara stāvoklis. Un tagad es saku, kuru mēs brauksim tagad? Un mans Amerikas onkulis saka, braucam uz Haifu. Ok. Un tur kaut kāds tāds arī mūsu vecāks dīvains čalis, jā, tāds pēc bandīti izskatās, tāds baigais. Un es nevaru saprast, ko tie šoferi te busiņu pieturā tur bļauj. Kaut ko ivritā kliedz tur viss. Izrādās, kad viņi kliedz to savu maršrutu, uz kurienu viņi brauc. Un tādā veidā viņi sapulcina tos pasažierus, jā. Labi, viņš tagad kliedz, ka viņš brauc uz Haifu. Ok, mēs tagad sežamies tajā busiņā. Es tagad viņam saku, bet vai jūs mums varētu Haifā izlaist pie kādas lētas viesnīcas? Viņš saka, būs labi, izlaidīšu. Lūk, mēs tagad aizbraucam līdz Haifai, un viņš mums saka, reku ir viesnīca. Tā ir točnījums. Mēs tagad izkāpjam, izrādās tā viesnīca jau vairāk kā gadu nestrādā, viņa slēgta. Viņš to nezināja, viņš tur katru dienu brauc uz to Haifu. Es domāju, ārprāts. Man liekas, viņš speciāli mūs te izlika pie tās viesnīcas. Mēs visi, mums tik kādi 4 čemodāni, saprotiet, un mēs tagad čemodāniem pie tās
viesnīcas, kura nestrādā. Bet, es gāju izlūkot, kas tur notiek aiz stūra. Izrādās, aiz stūra ir turismu birojas. Un tagad, ja es tajā turismu birojā uzzinu, kur ir viesnīca, uzreiz skatos, brauc taksometrs, viņš mūs aizved uz to viesnīcu Haifā. Izrādās, tas ir hostels, tāds tiešām lēts hostels. Mēs tagad apmetamies tajā hostelī, skatāmies, tur viens vecis guļ, tāds vīrs tur guļ, vienkārši palogu apsadzies. Mēs tur sarunājamies ar manu onkuli. Viņš tur sāk bļaut uz mums, ka mēs tur pat skaļi runājam. Izrādās, tas tāds vecis interesants. Viņš guļ pa dienu, viņš guļ. Neviens nedrīkst viņu traucēt, visiem čuksts jārunā, ja. Un pa nakti viņš kaut kur pazūd, aiziet. Ka pienāca 10, viņš tur pucējās, smaržojās ar adikalonu kaut kādu. Un kaut kur aizgāja. Un tad viņš atkal no rīta kādos 4-5 atnāca. Es domāju, kur viņš bija, ko viņš pa nakti dara. Laikam vienam dievam tik zināms, kur viņš ir bijis pa nakti. Un tā viņš atkal guļ visu dienu. Un tad mums tajā hostelī, tur tā interesanti, tā receptionā, tā viesu uzņemšanā, tur tāda meitene strādā, tāda glāžainām acīm, tāda apnarkojusies, vai zāle. Vismaz zāle viņa bija pīpējusi, reāli. Viņa reāli narkomāna, viņa tā kā flegma. Tāda, un tur tā publika tāda līdzīga, tikai viņa. Es domāju, kur mēs esam nokļuvuši, kādā pritonā mēs tad esam atnākuši šausmas. Tad mums teica, ja jums neapmierina šis, mēs jums varētu dabūt dārgāk, bet tādu labāks apartaments. Un mans Amerikas onkulis teica, rīt mēs braucam uz Jeruzalemi. Šonakt kaut kā mēs pārcietīsim, labi. Te ir vismaz kondicionieris, jo ārā bija šausmīgi suti. Bet nākašā rītā jau tur bija bišķi labāk. Bišķi labāk jau bija cita tur receptionā meitene, jau vairs nebija tā narkomāna, un tur bija tā office saimniece atnāca, tur, tās viesnīcas laikam īpašniec, un viņa tāda ļoti jauka bija, ļoti laipni, mēs tur no rīta kafiju dzērām tur, un parunājām forši tā, un devāmies uz autoostu ar taksometru. Un tur, saprotiet, visi skatās uz tavām somām. Un tev sēž autobusā bruņoti karavīri ar ieročiem. Jā. Tāda atmosfēra, tikai točni karžas ir. Un mēs ar autobusu aizbraucam uz Jeruzalemi. Tur izgājām, tur visur ir tevi čeko visas somas, gan veikalā, aptiekā vai tu ej pastā, autoostā, dzelzceļa stacijā, nerunāt jau pa lidosmu. Visās sabiedriskās iestādēs, ja, kur tu ieej, ja, tur jāaiziet metāla detektors cauri. Es atceros, mēs autoostā gājām metāla detektoru somas, uzdod jautājumus, vai mums ir ieroči, un tā. Un tādā atmosfērā mēs bijām Izrēlā. Un tad mēs atkal ņēmām taksi, un mans onkulis teica, ka viņš brauks uz to viesnīcu, kur viņš pats dzīvoja tajos 60. gados, tad, kad viņam bija 50, ja, tad viņš tur dzīvoja. Un viņš atkal gribētu tur apmesties. Tā izrādās ir kaut kāda anglikāņu viesnīca, tur ir baznīca, un tur ir tā baznīca sētā vēl ir viesnīca tāda, kuras izīrē turistiem. Un mēs tagad noķeram taksi, un tāds dusmīgs vīrs sēž iekšā, tāds nelaipns. Uzreiz var redzēt, ka tam vīram kaut kādas problēmas ir. Un viņš tā
uz kuriem brauksim. Es tagad viņam nosaucu David Remez Street, tur parādu viņam to adresu. Es tādu nezinu. Vai tāda ir vispār? Nu labi, mēs pamēģināsim. Es uzreiz, man bija zināms, ka uzreiz jānorunā cena, jā, jo pēc tam tev paprasīs, var paprasīt jebkuru summu, jā, pa braucienu. Tā, tik un tik, ok, labi, braucam. Un tad šis beigās tur riņķoja un atrada to viesnīcu. Un tā kā viņš mums tās summas, tā, ziniet, es ar jums esmu iztērējis 15 minūtes vairāk, un es prasu no jums 30 šekeļus virs šīs summas. Nu, mums tā nebija runāts. Nu, labi, es domāju, es domāju, tā jau ir jau, šita jau. Visi tie piedzīvojumi jau, es viņam bija mieru samaksāt 30 šekeļus vairāk, lai tikt no šitā dusmīgā veča vaļā. Paldies, lai jums laba diena! Mēram tāda attieksme. Es domāju, bet es nebiju vainīgs, ka viņš nevarēja atrast to. Es viņam nosaucu adresi, tā bija, bet viņš pats bija vainīgs, ka viņš nevarēja atrast to vietu, ja. Viņš pateica, pat 15 minūtes pa virsu, ja. Nu labi, ok, tas tāds bišķi, nu, nelaipna atmosfēra. Nu labi, es skatos, cik mums laiks ir. Nu, es nepaspēšu visu izstāstīt. Bet es gribētu izstāstīt mazliet tās detaļas, lai jūs zinātu, kādā atmosfēra ir Izrēlā no virtuves puses, kad tu iebrauc. Kad tu nebrauc caur šitiem te skaisti autobusu ekskursijas, tur ekskursanti, gids jums tur un visi noorganizēts labi, skaisti, fantastiski, un tā jūs braucat, cik Izrēla ir skaista, cik viss tur ir labi. Bet ziniet, ka jūs Dievs ieved no virtuves puses, paskatieties, kāda ir īstenība Izrēlā. Un tad jau atklājas pavisam citāini. Un redzi, Dievs vienkārši gribēja man parādīt, kā īstenībā ir Izrēlā. Nu, un šoreiz tas arī būs viss pagaidām, jā. Rītā es turpināšu šo stāstu, jā, kā par saviem piedzīvojumiem, ko mēs ar Amerikas onkuli piedzīvojām būdam Izrēlā. Labi, tas šodien viss labi, lai Dievs svētī visu labi.